Kas ir lielākais mīts par vides inženierijas studijām? Es nezinu. Nekad neesmu dzirdējis nevienu mītu par inženieru studijām. Es nācu šeit neko nezinot. Jā, es arī nezinu. Vismaz gluži neko nezinot kā matemātiku vai fiziku, bet tā kā par pašām studijām man nebija nekādu īsti aizspriedumu. Varbūt man bija bail, ka es tā kā nevarēšu savākties. Un, kā jau mēs pieminējām to prioritizēšanas problēmu un tā kā visu studiju procesu, varbūt man bija bail tieši par studijām kā tādām, negluži par šo programmu. Labi, mēs varētu izdomāt kādu mītu un tad apgāst to. Varbūt tas mīts bija domāts kā tāds conspiracy, ka globāla sasilšana nav īsta. Es zinu, kāds bija labs mīts, ko mums kursbiedrenē, un šeit Justīna un Līna minēja, bija, ka vides inženierija ir tāda dārzniecība. Jā, šī tādas bija dzirdējis, ka tā kā vidas inženieri tādi tā kā ainavu arhitekti, kā dārznieki, tādi kaut ko viņi tur rušinās zemē un kaut ko viņi tur dara ar augiem varbūt. Nu jā, tas tā gluži nav. Nevēlti uz kartiņām ir vēja turbīnas. Ne tikai, ka mēs nezinājām par šīm studijām, bet arī, ka citiem es pasaku, kuri studē vienmēr, kas tas ir. Jā. Ka cilvēki nav informēti arī. Wow, man gan pirmo reizi, kas pēdējais mācos vidas inženieru, tā kā atkrituma apsaimniekošana un tādas lietas, tad jā, kā tu zināji šo programmu. Jā, nu tā kā varbūt kā palēmējis ar kurš interesējas par vispār mācībām, kādi kursi, kādas programmas Latvijā ir, tad jā, kas pētīs. Jā, es pieļauju, ka ir jau kas par to neinteresējas, un tad jau nav pārsteigumu, ka nezinu. Šos mītus parasti dzird no cilvēkiem, kuri nav saistīti ar vides zinātni kā tādu, jo tā kā mācoties vides inženieri, vairāk es par tehnoloģijām. Bet cilvēki, kuri nav mācījušies, domā, kā, tu nezini, kas tas par koku? Kā? Tev taču jāzina visas puķas. Man tāds, nē. Diemžēl šo es nemācījos. Jā, mums nāk aprēķināt, cik nepieciešams saules paneļi. Bet varbūt tās kādu kociņu, kādu puķīti, varbūt tās mums mazāk zinām un atpazīstam, bet kam ir domāta Google? Tieši tā. Tā arī man radās atmiņu uzaus par to, kā man paziņas reaģēja uz to, ka esmu vides inženieris, un man nosauc par putnu par kukaiņu pētnieku un putnu kaut kādu skaitītāju, kaut kā tādu. Un, principā, tas vienkārši raisa domu, ka visi vides inženieri ir balstīti tikai uz bioloģisko daudzveidību un tādām lietām, taču tas ir tikai viens mazs stūrīts no visu kopumā. Jā, piekrīt. Vides inženierija un tie mūsu virzieni pietiekoši nav popularizēti. Teiktu, cilvēkiem tiešām vajadzētu iedziļināties, ko mēs darām, un tas mūsu ieguldījums ir daudz lielāks nekā daudziem varētu šķist. Es atceros, ka es tikko sāku studēt, bija tā, ka man vecāki klases biedriem jautāja, kas tas vispār ir. Nu, dzelzceļa transports, labi, aviācija skaidrs, bet kas ir vides inženierija? Ko tur māca? Nu, tiešām vai atkritumu šķirot vai kaut kas tāds? Un sanāca tā, ka visi sajutuši 22. gada krīzi, visiem pašiem kļuva interesanti, kas tāds ir. Un tie mīti, kas sākumā bija par vides inženieriju un līdzīgām programmām, kas pastāvēja, viņi paši par sevi pazuduši, jo cilvēki paši sāka pēkšņi izglītoties un saprast, kas tas īsti nozīmē. Man liekas, tas tieši tas inženierija vārds, ka tā daļa, jo nākotnes tēma likās, ka būs ļoti, ļoti tehniski. Nu tā, bez mazliet tā, kā visas pārējās studijas RTU, kur mehāniskā. Jā, kur ir tā kā fizika, matemātika 4 gadus. Bet mums tiešām ļoti daudz bija tā, kur varēja izpausties un domāt savus risinājumus. Un ja tās studijas ir vairāk tā kā tās domāšanas mācīšana, nevis tā kā vielas mācīšana, varētu teikt tā, jo... Critical thinking, jā. Kas daudziem trūks mūsdienās. Jo bija kaut kāds mums tur pirmajā kursā, pirmajā semestrī mums bija tas bioekonomika. Jā. Tas jau 2. semestrī, kur bija par vienu Latvijas novadu jāveido tā kā klimata neutralitātes plāns bez mazliet, kā uzlabot dabu un tā. Un
nebija noteikts, kā viņi darīt, vai tā kā kādas ir tās problēmas, jo to visu var atrast caur datiem, caur informāciju internetā, un arī tā kā tos risinājumus var atrast caur akadēmisko literatūru un tā tālāk, bet tu vienkārši pats ej tam visam cauri un domā. Jo. Tev iemāca mācīties, Jā. un tad tas sanāk tev vieglāk arī ies ar tehniskām lietām, jo tāda priekšmeti kā bioekonomika tev iemācīs tā kā atrast to informāciju, kas tev tiešām būs noderīga vai nepieciešama vai svarīga tieši šīm projektam vai šīm projektam. Un gal galā būs kaut kā ērtāk un ātrāk varēs iemācīties kaut kādas fizikas lietas, kas varbūt izskatās smagākas, bet vienkārši tu do your research.